tavs visāžists. Kur ir? Sāk iepriekšējos tos video, atceries? Sveiki visiem! 3. epizodē. Šodien esam ciemos pie Balci Insurance, konkrētāk pie Renāra. Renāra, iepazīstina ar sevi. Čau, Renārs. Produktu attīstība, izstrāde. Tas ir tas ikdienas darbiņš. Izstāst varbūt Balci, tas tāds, man liekas, diezgan jauns tirgu. Ja mans sekotājs varbūt zina, kas ir Daikin's un Mitsubishi, tad es pieļauju, ka viņam varbūt vajag 2 vārdos par Balci izstāstīt. Balcija ir jauns tajā pašā laikā, kā ilgstoša kompānija Latvijā. Latvijā esam atpakaļ un atkal piedāvājam unikālus apdrošināšanas produktus. Esam atpakaļ no pagājušā gada jau, līdz ar ko mums te jau vairāk nedaudz kā gads ir Latvijā. Strādājam arī tāpatās arī Lietuvā, Polijā, nu jau arī Igaunijā un citās Eiropas valstīs. Tā kā neesam tikai tā vietējā kompānija. Ok, šis bija tas reklāmas daļa visā video, ja? Bišķiņ. Es šodien gribēju tev parunāt par siltumsūkņu apdrošināšanu. Nu, par un ap to, jo tā, man liekas, ir tā tēma, par ko visi runā. Tur, ok, kādu tur izvēlēties, ko, bet man liekas, ka nerunā par apdrošināšanu līdz brīdim, kad kaut kas notiek reāli. Un, manā pieredzē arī ir bijuši gadījumi, ka klientiem nozog siltumsūkni vai kaut kas notiek ar viņu, un tāpēc man likās ritīgi labi doma parunāt ar kādu, kurš bišķiņu vairāk to saprot, lai mēs saprastu, kā mēs varam no tā izsargāties, jo tagad bija tas topiks, bija krusa, visi tur satraucās pa saules paneļiem, tas tāds tā kā redzamais, viņi tur uz jumta, ok, loģiski, bet patiesībā arī, tie siltumsūkņi tur pat jau blakus ir un nebaigi mazāk arī nemaksā. Jā, tā kā varbūt tas pirmais jautājums, ir skaidrs, ka ir tā daļa, ka mēs būvējam to māju, un tad ir tā daļa, ka mēs dzīvojam tajā mājā. Un varbūt tu vari izstāstīt, kā no apdrošināšanas viedokļa šie divas daļas atšķirās. Ir divi procesi un divas apdrošināšanas polises, kuras sadalās. Tad, kad es dzīvoju tur, un tad, kad es nedzīvoju. Nedzīvoju, tas nozīmē, tad, kad man notiek kaut kādi vēl joprojām remonta darbi, celtniecība, kad es no nulītes uzstājos. Un tad prasās tā saucamā celtniecības polise, kur ir pamat kaut kāda veida riski nosakti, tās pašas ugunsgrēki, zādzības, kas ir aktuālās tajā brīdī. Un aktuālās temati, kas jums ceļot māju, ir tā, ka, hei, kas man arī īstenībā būs ar tiem pašajiem būvmateriāliem, kas stāv un tajā karkasā, kas nav pabeigts, varbūt tās es tur aizbraucu reizi nedēļā un pa ziemu nav, un tad man viņš ir iesaldēts objekts vai ko. Lai mums vienkārši būtu tā drošības sajūta, ka ne tikai, kā sakot, ka es mājās redzu, kas man apkārt ir, bet tajā objektā, kas man ceļās un tā nākotnes māja. Līdz ar ko to, ko jūs atvedat, vai tas būtu siltumsūknis vai, kā sakot, santehnika vai kā cits, kas nolikts ir, kas nemaksā mazu naudu, tad tas ir iekšā no. Sakot, varbūt tās kaimiņa ļaunās acis, ja, kā sakot, ka blakus ceļās jauna laba māja, vai arī kādi citi, kad ir noskatījis un zina, ka, piemēram, no pulkstens, 8 līdz 5, 6 ir kāds tur, un pēc tam neviena nav un brīvi var ieiet. Un tad tas otrs posms ir tad, kad es esmu uzcēlis to māju, un man vajag vēl, kā sakot, savādāk vai pilnvērtīgāk apdrošināšanu, tad ir klasiskā, ko mēs vairāk zinām un ko mēs esam dzirdējuši tādu mājokļi, privāti īpašumi vai kādu dažādos vārdos nosauc. Klasikā vienkārši īpašuma apdrošināšanas polise, kur jūs tad jau vēl vairāk aizsargājat un pasargājat sev no dažādiem riskiem, plus iekļaujat visādas vēl citas nianses. Tas tajā brīdī, kad ir nodots eksploatācijā, principā tā ir tā robeža, ja? Mēs varam tā nošķirt, bet daudzreiz ir tā, ka mēs zinām, ka Latvijā ir tā nodošana eksploatācijā ir ļoti izstiepts jēdziens, kad es īstenībā māju uzceļu, tur jau dzīvoju, bet man tas nodošanas eksploatācijā process ir ilgs, var tās mēnesi, ja, vai arī 10 gadus kā kuram. Līdz ar ko tur skatās pēc situācijas, bet tā robeža šķirt nevis parasti ir tas, kad ir nodots, un tad es aizēju uzskatīsim tā. Tas plašāku vai savādāku segumu tai polisei un segumam, kas ir nepieciešams. Ok. Par to būvniecības polisi atgriežoties, tā nav tā pati polise vai ne, kas ir jāiesniedz cilvēkam pie būvatļaujas. Tā ir civiltieskā atbildība, jo nerad jauc, ka tas ir tas pats, bet tas varbūt ir pastāst. Jo sadalās ir tā, ka tie riski ir viens, to, ko jūs nodarat citai personai, varbūt tās kaimiņam, kā sakot, būvniecības laikā. Tas ir tas, kas ir tajā būvvaldē jāiesniedz. Jā, to, ko iesniedzam būvvaldē, lai jūs tomēr pasargātos, ja jūs kaut ko darat, nodarat trešajai personai, tas varbūt tās kaimiņš vēl kāds cits. Tomēr, lai jums pasargātu, ja jums pašiem nebūtu no savas kabatas jāņem ārā. Degošs bitumeni rulles uzmet kaimiņu mājā. Es teiktu, klasiskākie tagad pēdējā laika tādi gadījumi, kas visvairāk sastopās māju krāsu ar pistoli
un krāsa lido vienkārši pa vējam un nokrāso blakus arī kaimiņu mašīnu. Un tad ir jautājums, ko izdarīt ar to mašīnu. Pārkrāsot pilnībā, tīrīt, vest uz pulēšanu vai kā savādāk. Ok, nu tad tā ir tā civiltiesiskā, ko jūs priekš būvļaujas iesniedzat, un tad tā būvniecības polis, tas ir tā kā atsevišķi principā polis. Jā, un būvniecības tā ir jau kā sakot, klienta un savs tas garants pašai būvē, ja man tā pati būvē aiziet. Nodeg tikpat labi vai vētra, krusa, nozog siltumsūkni, vēl kaut ko nozog. Ko mēs varam iedomāties tur? Bieži vien arī trakākās lietas, ko mēs pat neiedomājamies, tas arī notiek. Arī tā, ir kaut kāds uzreiz tāds labs piemērs par trakāko lietu? Trakākās lietas, var tās uzreiz nē, bet situācijas, kaut kādas apstākļu sakritības, kas notiek, un tu nevar iedomāties, ka īstenībā es atstāju to un notika šādi. Ja? Un bieži vien šis te arī parasti arī ir. Un tad bieži vien mums jau ir tā ar domāšanu, ka hei, man jau īstenībā tā būve, nekas tur nemaksā īstenībā, un viņa nav vērtīga, un tad, kad varbūt tās pāriet pāri vētra, lai tev atkal, pieņemsim, sienas uzlikt pa jaunu vai jumtu pa jaunam uzlikt, tas cipars tomēr sastāv ļoti lielu. Vai atstāja tur lādēties aķīti kaut kādu? Jā, pieņemsim, vai arī klasiski kaut kādi citi gadījumi, pieņemsim par fleksēšanas darbiem, ja, ka mēs kaut ko griežam, pēc tam atstājam, neapskatāmies, vai tiešām tur viss bija droši, un tad ir kaut kādi aiztikšanās iespējamības. Ok. Kas cilvēkam būtu jāievēro? Piemēram, ir kaut kādas prasības, tur jābūt signalizācijai, jābūt sētai, jābūt slēgtām durvīm. Varbūt koncepts skaidrs, ka droši vien var atšķirties apdrošinātājiem, bet tāds kaut kāds konceptuāls. Tad vispārīgs skatījums, kas mums Latvijā ir. Protams, jāskatās katram apdrošinātājam, varbūt sava pieeja kādam objektam, varbūt tās viens objekts kaut kāda veida nešķiet tāds patīkamāks, un tad tie nosacījumi varbūt tās nedaudz plašāk nekā citi. Pieņemsim, kaimiņam un man, būvējam ap divu vienādas mājas līdzīgas, bet tomēr ir kaut kāds nians, kas var atšķirties. Protams, ir tas, ka ja ir mums varbūt tās nožogots vai signalizācijas, vai arī, pieņemsim, mēs zinām, ka tur ir video novērošana, vai ka tur uzturies gandrīz vai 24 stundas diennaktī. Šie faktori visi arī summējās kopā. Un, protams, dažreiz arī paskatoties tā, ka vai tu esi varbūt tās arī esošs klients vai nē, un tad atkal attiecīgi kaut kāds pieejas ir nedaudz savādāks. Tu jau pamata īpašumu jau drošini, tu vēlies savu nākamo sapņu pilu apdrošināt, tad arī, protams, tie nosacījumi tiek izskatīti nedaudz tās individuālāk un paskatīts un ieteikts tās klientam vēl priekšā. Ok, bet tad principā ejam pie sava apdrošinātāja, sakam, hei, es būvēju māju, gribu, lai tur ir apdrošināts, nezinu, kaut kādas iebūvētās, neiebūvētās lietas. Tieši tā. Šeit arī tas, kad jūs vēršaties pie apdrošinātāja, nebaidaties pajautāt kaut kāds, varbūt tās kaimiņš šeit ir tās muļķīgāks jautājumus, jo, ja jūs ikdienā ar to neskaraties, skaidrs, ka jūs par kaut kādas lietas nezināsiet. Tas ir tāpatās, kā liekot siltumsūkni. Es zinu, ka tā ir kaste, pieņemsim, kā klients, tā ir kaste, ir kaut kādas trubas, bet praktiski var jau pajautāt, hei, tas liekas tā un šeit līdzīgi kā apdrošināšanā. Jūs pajautājat iespējamos variants, varbūt tās ir standarta piedāvājums, bet kas vēl ir kaut kāda papildus segumi, kas iekļaujās iekšā, un ko es varu vēl papildus var tās nopirkt, vai arī ieteikt, rekomendēt un tā tālākais. Ok, labi. Tā ir tā būvniecības daļa. Pieņemsim, tagad skaisti esam uzbūvējuši, pabeiguši, ievācamies. Tad ok, skaidrs ir, tur nāk kaut kādas iedzīves, mēbeles, tur iebūvētas, neiebūvētas drēbes un visi tie brīnumi. Bet pat cik man vairāk par siltumsūkni interesē, kā ir ar siltumsūkni? Vai siltumsūknis ir tā kā, mēs zinām, tu apdrošini māju un tu vari apdrošināt iedzīvi. Vai tā ir manta vai kas tas ir? Kas tas ir? Vai tas ir pie mājas klāt, vai tas ir? Biežākais tas salīdzinājums un klientam parādīt, kas tas vispār ir piemērs vienkārši ar, teiksim tā, mājas apgriešanu otrādāk. Un klasiski, ja tu paņem apgriez māju kājām gaisā, skaties, kas nokrīt, tad hei, tas, kas nokrīt, tas visdrīzākais ir manta. Tas tā ļoti rupšs salīdzinājums. Tā iedzīve tā saucamā. Jā, tā iedzīve. Bet, ja mēs skatāmies un kā mēs to interpretējam, kas tad ir māja, kas nav, tās ir mājas komunikācijas. Un viena no galvenām komunikācijām ir siltums, ir tāpat vai ūdens apgāde vai elektrība, un tās ir mājas sastāvdaļas. Protams, arī neskaitām, plašais temats saules paneļi, kas ir dotajā brīdī, un viņi arī, ietilpst. Šeit arī paplašinot šo te skaidrojumu, ir viens, mēs domājam, pieņemsim siltumsūknis vai kāds cits iekārts, un mēs domājam, hei, vai tās man ir iekšā iebūvēts un pielikts, piestiprināts vai kā savādāk. Bet mēs arī uzskatām, un mums tā ir, kad ēkas, tā konstruktīvā daļa vai komunikācijas daļa, viņi arī var būt kaut kādā veidā izvietot nedaudz tālāk.
Tas var būt tās vai ir elektrības pievads, vai tas pats zemes siltumsūkņi, kā sakot, visas komunikācijas kontūri, jā. Tā skaitā, vai arī saules paneļi, kā sakot, ne tikai uz jumta, bet arī tev ārpus, ja? Tad tas viss ir mājas sastāvdaļa, kur automātiski ir iekļaut, un klientam nav jādomā. Ok, nu tad principā apkure, zemes kontūrs, ventilācija, kondicionieris, tas viss principā ir māja. Ja? Tā ir māja, tas ir tas, lai māja varētu patstāvīgi funkcionēt. Un, kā sakot, bez varbūt tās galda krēsla viņas pat mierīgi darboties, bet bez apkurs diez vai, kā sakot. Un, protams, var tās kādam patīk vēsāks, bet... Jā, ok, es tev sapratu labi. Bet tad mēs daudz lietas nosaucām, kā ir ar apdrošinājuma summa, cik tā māja ir vērta, jo skaidrs, ka viens ieliek tur krāsniņu, otrs ieliek zemes siltumsūkni. Par šo tēmu tur jādomā, ja cilvēkam jāskatās, ir, Cilvēks var, ja cilvēks, kā sakot, vēlās kaut kā norādīt speciāli, atrunāt to visu vienmēr var, kā sakot, speciāli klienti var izdarīt, kad viņš vēlās, lai parāda konkrētu marku, modeli, pieņemsim tam pašam siltumsūknim, parādīt, ka bet tas nav obligāti nepieciešams. Bet tas nav obligāti. Okay. Tā ir viņa, kā sakot, vēlme, viņš speciāli grib atrunāt. Jo mums dotajā brīdī mēs aizgājuši, esam, pieņemsim, mūsu apdrošināšanas polisēs īpašumā, mēs esam aizgājuši projām no apdrošinājuma summām, un mēs pēc būtības klientam atlīdzinām tos radušos zaudējumus. Viņam nav jāuztraucās, kad, piemēram, sistēma dotajā brīdī, pieņemsim, maksā, 5000, inflācijas gaitā viņi maksā beigās 7000 pēc gada. Un, iespējams, viņš norāda šo apdrošinājumu summu 5000, tad viņam var nepietikt nākamajā gadā. Līdz ar ko klientam šajā kontekstā nevajag domāt. Bet, protams, šeit es stāstu mūsu pieredzes un mūsu produktu kontekstā, līdz ar ko šeit var būt arī nianses pie katra cita apdrošinātāja, jo ir kaut kāds cits pieredzes. Tāpēc šeit ņemot šos te, kā sakot, jautājumu atbildes, varat prasīt vienkārši savam apdrošinātājam, kā tad īstenībā ir jūsu esošajā polisē. Ok, nu Balcijas polisē īsāk sakot, nesatraucamies par apdrošinājumu summu, ja ir citur, paskatāmies, varbūt vajag kaut ko vairāk vai mazāk. Jā. Ok. Labi. Pāriesim varbūt tad pie tās risku daļas. Kas var notikt? Mēs zinām, mēs tad apdrošinājām māju, siltumsūknis apdrošināts. Labi, mēs tagad visi redzējām, bija krusa. To visu tagad redzu. Tur gan vairāk, laikam, saules paneļi dabūja ciest, vai bija arī varbūt kādam siltumsūknim? Bija arī siltumsūkņi. Siltumsūkņi ir, ja mēs skatāmies, nebija tāda, mums nebija gadījumi, teiksim, tā letāla gadījuma, kur siltumsūknis pilnībā ir aizgājis bojā, bet viņš ir dabūjis to saucamos vizuālos bojājumus, kur attiecīgi restes vai kaste pati bojāt, viņi jānomaina, un atkal, lai viņi tomēr estētisko to atgūst atpakaļ. Bet varbūt arī, protams, smagāk gadījumi, kad var ciest, ka pilnībā. Ja mēs skatāmies uz citām lietām, kas var notikt ar šīm siltumsūkņiem, viņi var būt tās, ārējie efekti. Krusa mēs zinām, vētru esam dzirdējuši vairākas reizes jau pa šo te periodu. Trešais faktors varbūt tās ir tie paši trešās personas. Kaimiņš ar ļaunu acis, tad tā piemin, bet dažreiz ir, ka nepatīk, kad uzbūvē, vai arī kāds cits, kas ir noskatījis, atnāk, noskrūvē, vai arī šeit arī vēl viens moments ir, viņš mēģina noskrūvēt, nesanāca, bet viņš salauza viņu. Un tad, protams, arī nomaiņas kontekstā arī jāskatās, vai varam atremontēt, vai arī jāveic nomaiņa. Jo mēs arī piemēru varam saukt, kad bieži vien Facebook vai kāda cita portāla var redzēt, ka mašīnām zog lampas. Un tu parasti ir tāds, kurš pirmo domāreiz, es arī māku to izdarīt, un tu parasti salauž spārnu, kapotu un tā tālākais, un tu rodās tie apkārt vispārējie bojājumi. Siltumsūkņi jau patiesībā, nosacīt zemes siltumsūknis bija populārāks, Latvijā tur arī traknījos gados, bet tagad tas gaisa ūdens siltumsūknis, tikai pēdējos gados tādu tiešām lielu renesansi, un tad es pieļauju, ka varbūt pēc gadiem 2, 3 arī detaļas būs tēma siltumsūkņiem, ka kādam, salūzīs kāds siltumsūknis, vajadzēs detaļas tur āra kaut kādu bloku un sāks zakt varbūt siltumsūkņa āra bloku. Tā ir skaitā. Tāpēc mēs nezinām, jo katru gadu ir ļoti attīstība uz kaut ko citu. Tad mums saules paneļi ienāca. Zagļi arī meklē kaut kādas. Arī, protams, vieglāks kaut kādas lietas un kaut ko atrast. Tās nianses var būt dažādas. Bet es stāstīju arī par zādzību no ārpuses, bet tikpat labi viņi var uzlauzt logu, iekāpt iekšā un skatīties atkal tālāk nākamos tos procesus, ko to siltumsūkni var tās darīt.
Okay. Mums bija vienam klientam konkrēti arī gadījums, kur zibens negaisa laikā nevis krusu bojāja, bet ar zibens pārspriegumu reāli trāpīja, izgāja cauri ārā blokam, iekšu blokam. Principā visa sistēma bija metama. Kā ar šo, vai tas ir standartā iekļauts, vai tas ir kaut kā papildus jāliek klāt? Tas ir, mēs varam teikt, standartā līdz kaut kādam limitam. Mums dotajā brīdī ir iekļauts līdz 3000 eiro. Tātad, ja līdz 3000 mēs visu šo te sēdzam. Protams, tur ne tikai ir zibens, kā sakot, tā saucamās sekundārās parādības, bet arī īsavienojums vai pārspriegums, varbūt tās no tīkla, kas nāk, un tīklā var būt dažādi, kā sakot, izmaiņas, un tad ir jāskatās, protams, sistēma, kur ir jūtīgāk un mazjūtīgāk uz šo tiem lecieniem, bet arī šis te. Bet tas, kad ir automātiski iekļauts, mēs jebkurā gadījumā vienmēr klientam piedāvājam arī lielāku limitu, vienkārši izvērtējot, cik viņam tās elektroiekārtas kopumā ir, jo vienam ir, kā tu teici, parastā krāsniņa, citam ir siltumsūknis, saules paneļi, pieņemsim gudrā māja un vispārējais. Un tad atkarībā pēc vajadzības, tas ir. Un šeit ir interesanti tas, ka tās pēdējā laikā, tās zibens mums ir vairāk, un tie bojājumi, kas rodās mājai, pašai ir vairāk. Jo nereti tagad ir tā, ka aiziet pilnībā pat bojā visa elektroinstalācija. Un tev jāmaina pilnībā viss ir, kā sakot, tā kā diezgan traki. Jā, jo mēs siltumsūkni paskaitām, tādu labi, skaidrs kaut kādu rūteri, televizoru, datoru droši vien, tas varētu būt populārākais, tad siltumsūkni, ja mēs paskaitām, ja tiešām izsit tur gan iekš bloku, gan āra bloku, tie ar tur savu 8000 var salsīties pilnīgi mierīgi, un tad plus vēl viss pārējais. Te ir tas, kad arī atskatoties, kā mēs tomēr tos siltumsūkņus arī nopērkam vai ko citu. Lielākā daļa tomēr klienti arī paņem, vai tā ir jauna māja, tu paņem hipotekāro kredītu vai kredītu attiecīgi uzlabošanai vispārējais, un tu jau naudiņā esi ieguldījies, paņēmis, un tagad iziet no ierindas, un tad hopcā, lai es to atjaunotu, man jāliek jauns, visdrīzākais maksāšu dubultā tagad to. Un tas apdrošināšanas kontekstā šeit, protams, var runāt un prasīt, kā kuram apdrošinātājiem ir, bet mēs paskatāmies uz vidējo, pieņemsim, privātu māju, kur ir kaut kāda 150 kvadrātmetru liela. Es vienkārši nosaukšu cenu, tas ir atkarībā, bet tas vidē mēs varam paņemt 150 eiro. Ja pret 150 kvadrātmetriem, tas ir eiro pa kvadrātmetru, vai jūs sadalāt tur uz 12 maksājumiem, tur beigās 12-13 eiro mēnesī, kas beigās nav tā lielākā summa. Ok. Tad viens ir, siltumsūknis ir iekļauts pie mājas, tur viņš ir tātad par to siltumsūkņu apdrošinājumu summu. Pie jums nav jāuztraucās, citur jāpaskatās, un tad otra lieta, ko pasties, tad tā apdrošinājumu summa tam konkrētiem riskam, piemēram, elektrosvārstībām vai Vai nevajag lielāk vai precizēt. Tas ir atkarībā tiešām, ja jūs zinat, ka jums māja ir aprīkot ar maksimāli daudz ierīcēm, tad paņemam vairāk. Protams, ja mēs skatāmies no gadījumiem, iespējamība, ka pilnībā viss aiziet bojā, ir mazāk, cieši parasti tās vājākās vietas, bet situācijas var gadīties. Līdzīgi tāpatās, kā pieminot krusu, neviens, viens gadījums, pēc tam neviens nedomāja, ka būs tūlīt tās otrs un vēl trešais, kā sakot. Tā kā, Mēs pirms tam aizkadrā pļāpājam, tur arī pa plūdiem īstenībā minēja, ka ja tas siltumsūknis var būt kaut kur vai granulu katls, tikpat, lai viņš var būt kaut kur pagrabā un tur, Tieši tā, tas ir atkarībā no lokācijas, kā jūs izvietojat. Protams, te ir jau tie saucamie pirms uzstādīšanas darbi, kad arī jums ir jāpajautā, kā varbūt tās veiksmīgāk nolikt vai kur, lai pieņemsim būtu mazāk riski. Un šeit ir dažreiz var tās klienti arī pašu savu galvu liek, un tad ir noliek dažādās vietās, varbūt tās zemākās vai ko, jo tāpēc, ka tur ir, smukāk vai savādāk. Un šeit ir, kā pieminēja, tiešām plūdu kontekstā mums ir bijuši, kad noplūst. Un viņš aiziet pilnībā bojā pa lielam, tikko svaigi uzlikt sistēma, un viņi atkal ir jāmaina, tāpēc, ka viņi ir vienkārši zem ūdens pilnībā. Par ūdeni īstenībā runājot, varbūt nedaudz tas pat ir no siltumsūkņu tēmas, bet īstenībā tēma par trapiem saimniecības telpās, jo tie, kas klausās, iespējams arī būvē šobrīd kaut ko, tas droši vien, man liekas, arī jūs kā apdrošinātāji to varētu ieteikt, ka saimniecības telpā izveidot trapu, jo ja kaut kas no tās paša apkuras iekārtas, siltumsūkņu, drošības vārsti kaut kur noplūst, tad nenoplūst visu māju. Principā tas ir viens, padomājam par augstākiem sliekšņiem, kas sakot pie durvīm, ieliekam trapu, pieņemsim saimniecības ēkā vai, kas sakot, toaletēs vannas istabā, kur ir, protams, virtuvēs varētu jau likt, bet tas nav mazāk populāri, bet tādā veidā jūs vismaz pasargāsiet sev,
uz lielām galvas sāpēm. Jo viņš aizies, tur viņš noplūdīs. Jo tāpat skatāmies, ka tehniskajās telpās, ja jums ir kaut kādi ūdensvadi vai tam līdzīgi, iespējams moments, ka jums kaut kas būs jāmaina. Agri vai vēl jau viņi kaut kur sāk spilēt, jebkurā gadījumā. Vai arī tāpat, kā jums ir noliešanas sistēma un viss pārējais, lai nav jānes spainīts un visu laiku un tā tālāk. Tie saucamie priekšdarbi, kur katra nianse, protams, labāk ir pārjautāt kaut kādā jomas speciālistam, kurš ieteiks, ka uztaisam šeit, ieguldījumi nebūs lieli, bet pēc tam nebūs galvas sāpes. Jā, ļoti labi. Nu, tad nobeigumā tāda mazā reklāmas pauze, kur tu vari tad viena lieta, ko tu gribētu, lai par Balciju cilvēku zina. Es teiktu tā, ka mēs mēģinām apgāzt to priekšstatu par apdrošināšanu, kas apdrošināšana ir, ka viņa sarežģīta un tur man galva sāpēs par to, kā saņemt atlīdzību vēl tā tālākais, bet mēs mēģinām taisīt visu procesu maksimāli vienkārši. Un kā viens no variantiem vienkārši ir pajautājiet sadarbības partneriem vai ienāciet mūsu mājaslapā vai nolādējiet aplikāciju un paskatieties, cik ātri vienkārši var apdrošināšanu iegūt. Pāris klikšķi, un tas nav. Un vēl viens, ka tas nav kaut kas ļoti astronomiski dārgs. Protams, ar izņēmumu gadījumiem, bet tas masveida lietas, viņas, teiksim tā, 2 kafijas vai 3 kafijas mēnesī, ko jūs izdarat, tas ir apdrošināšanas polises maksa. Jā, vieglāk nekā nopirkt siltumsūkni. Vēl vieglāk, jā. Ok, ar to arī beigsim. Paldies, ka skatījāties. Nākamajās sērijās parunāsim arī par zemes siltumsūkņiem, ventilāciju, laušot to, tā kā tur bija subscribe, like un visu šitos te dariet un būs interesanti. Paldies!